viena lieta ir ļoti svarīgi atpazīt emocijas, bet otra, manuprāt, tikpat svarīgi ir runāt un sarunāties par savām emocijām. Un te, man liekas, tas avots, kas palīdz, vai tas tilts, var būt gan māksla, gan kino, gan daba, gan kaut kāds kopējs pieredzējums, ko cilvēki pieredz, un katrs caur savu emociju prizmu par to runā, tādējādi arī tam otram cilvēkam vienlaikus radot šo sajūtu, ka viņš arī ir piedzīvojis šo emociju, bet no otras puses arī kaut kādu citu veidu, kā tu šo emociju sevī vari transformēt. Man liekas, ka sarunāšanās ir ļoti svarīga, un tā kā Artūrs teica, ka viņš ir izvēlējies mākslinieku profesiju, es savukārt izvēlējos žurnālistiku, un tur arī nāk klāt šis brīvības moments kaut kādā ziņā, bet arī iespēja sarunāties un uzdot jautājumus, jo man liekas, ka mēs reizēm baidamies uzdot citiem cilvēkiem jautājumus, kas mūs interesē.